medējos par jūru roksatājiem, ka esi cilvēks, kurš nesabēst apsadedzinot savus dzēvis profesionālajos izvēļies. Pozitīvi, bet es pats par sevi saku, ka ir vienkārši latgalīts, viens otru neizslēdz. Radējis ir digitālo mediju personība, hokejists, aktīvists, ir rodījis, ka cilvēks, kurš prūta teleportētīs par to, kas pie atceros vairākos vītos vienlaicīgi, Lauris Zalāns, labākais Boņuka vadētājs. Sveicīns visiem, sveiki vasali. Uztaisīt aplausu sev, ka esat atgojuši, malači. Prieks visus redzēt, ļoti forši. Es katru iepriekšējo runotoju paņēmu kaut ko dēļ seva. Es sapratu, ka kaut kas man to arī pīmēt ir, kaut kur ierakstīts jau manā kodā. Piemēram, Jons stostīja par to, Jons Krūns stostīja par to, ka jū iedvesmoja ar jo bārnim latgaliski runot Kristaps. Ja? Es tev sacīšu tā, man ir 2 dāli, tu mani tikko iedvesmoji runot ar manim dālim latgalīšu valodā, tā ka tev paldies par to. Amanda stostīja par tetovējumiem, ja, ka viss sokās tas latgaliskais, koč vai ar tetovējumu. Ja. Es sapratu, ka es jau tu tetovējumu esmu uztaisījis jau visu sev kreiso rūku, esmu tetovējis, bet tev aizmugurī ir rakstīts latgalietis, ja, bet es sapratu, ka es varu uztaisīt īstenībā vēl vienu, tikai latgalīšu valodā tagad ir jāuzraksta. Tā, ka būs vēl viens tetovējums, forši. Īsim toļok, par Aigaru runājot. Man tīši tāpat, ka Aigaram tu latgalisku ielika vecvacoki, vēl precīzāk runājot dzets, kas ir no Vorkovas puses. Ar jū dapošai dīnai, jis ir vienīgais cilvēks, man liekas, ar kuru es niraizi nāsu runājis latvīšu valodā. Ja? Ar citiem tur tai padrusceņai, ar vienu tai, ar otru tai, bet jis ir vienīgais, ar kuru latgalīšu valodā tikai ir sagojis runāt. Dēļ to paļdis arī vecvacokiem. Diānas zirniņas stostījumā. Es par tiem anglīšim, ja, par to sinking, gribu pasciet, ka man itai pat sago ar atzolom. Es arī esmu bijis atzolos vīno nometņam. Tas bija laikam 2019. Gadā, man tā līkās. Tā kā arī labs laiciņš jau ir pagojis, bet smīklīgākais ir tas, ka timā dīnā es braucu radējis no Reigas. Ikdīnā, kasdīnā es strādāju radio tev, ir tāda radēja, kur jau pastāv 12 gadus, bet timā dīnā es braucot no Reigas jau sapratu, ka es kaviešu, tas ir vīns. Ja? Tātad stundi es jau kavēju tu braucīni, kad man jau vajadzēja izbraukt no Reigas, lai paspētu iz Turīni. Es runāju ar Amandu timā breidī. Ja man saka, tāda atcelta lokācija, ja, bet ne jau tā kā tagad tur nošēroju tu linku vai vēl kaut ko, ja, parodīs, kurīni tur braukt, bet jai uzraksta uz Rekovu. Es, protams, ka steigā jau losūt, ja, Rekova, skaidrs, bet navigācijā pierakstu Rikava ir tāda vīta natoļi no Viļonim. Tātad ar stundis nokaviešanos es aizbrauču iz Viļānim, es pībrauču pie neskaidras skolas, es saku, es esmu itejos, jo laikam aizgojot guļāt, ja, ka nav nevīna, es jau stundi kavēju. Ī saka, mēs esam orā, kur esi tu? Es saku, es arī esmu orā. Tad mēs sapratam, ka es īstenībā esmu vēl pusotru stundi no tīnis. Beigos ar visu to sinking sagoja, tā, ka mani sagaidīja, neviens tur nanūslieka gaidēšanas laikā, ja, bet uztaisījām foršu sazatikšanos, tā, ka tas pareizi lasēšanas ir rakstības īspējams, kaut kur runošanas faktors ir svarīgs. Pīktīs tikko no Andra stosteitos posakas, es sapratu, ka es pats īstenībā jau kādus gadus 8 točnai dzēvoju, kā pasakā. Ja? Dēļ to, ka tas stosts tīži ar to arī sazavalkās kūpā, ka pirms jau vairāk kā 8 gadiem, kā apmēram koč kāds 2017. Gada sokums bija, es sapratu, ka tas latgaliskais ir tas, ko es noteikti negribu izskaust no sevis orā, to es atradu savā
stostevumā, ko es tev jums parodīšu caur ritu prezentāciju, kā Andris sacīja, man būs savs memoārs tevliņi. Vai biografiskais stosts. 8 minūtos apmēram. Kura mums ir te puļķi ir, ja? Tātad, mums vārds ir Lauris Zalāns, man šobrīd ir 30 gadi, oriģinālais esmu no Preiļu puses, bet jau pēdējos vairākus gadus, kopš man palika 18 dzīvoju Reigā, dēļ to, ka es braucu iz Tīņi ar dūmu, ka tevliņ latgalīšu karaļs ir īsarodījis, ja? Tevliņ visi soks klanētīs man priekšā. Tādu sajūtu es īgivu tīši dēļ to, ka skolas laikā Preiļūs es biju tāds ļoti izklaidīgs zāns, ja tā varētu sacīt. Ja? Tāds klasisks klauns apmēram. Bet caur tū klasisku klauna būšanu es pats dēļ seva tikai pēc tāda ilgāka laika perioda sapratu, kas es vispār gribu būt tā pa dzēvi, ko es gribētu darīt. Dēļ tam, ka visu laiku asūt tam klasisku klaunam, es sapratu, ka es dodu cilvēkiem pozitīvu enerģiju, smīklus. Tātad tas nozīmē, ka tajā brīdī es vicos skolā, i tū vicēbu procesu es pataisu, to piediņos runājot tagad, neinteresanto iz smīklīgu. Tātad es visu laiku kacinoju skolotojus. Ja? Es redzu, ka manim porījim skolas biedrim tas pateik. Ja? Tātad tas ir kā vēl degšķidrums jau tai uguņim, kas īt orā, ka vajag vēl. Ja? Vajag vēl. Viss jau kārtībā, es jau esmu atsavainojis saviem skolotājiem diezgan daudz reižu, bet es domāju, ka tas pats arī turpinosies, kad es aizbraukšu iz Reigu. Gribit ticit, gribit neticit, tas nenotika. Ja? Man ir diezgan otri aplauza. Aplauza tas, ka, ja dzējot Preiļūs, ka visu laiku bija, kas tevi pīskota, ja? Kas tev uzdod tur jautājumus, kā tev dzeles, kā tev īt, kad tev būs tāda atzīme, kur tu noks izlabot tū sliktu atzīmi, vecāki prosa, kā tev īt, ja? Kāds puļceņim, sporta kādam aktivitātiem pīskota tevi sauc, tu ej, ko dari. Iz Reigu aizbraucot, es biju tāds, nostodēts pieauguša cilvēka pozīcijā, sokumā, I sapratu, ka, ja tu pats nedarēsi, tad nekas arī nenotiks. Bet es to sapratu tikai pēc kādiem gadiem 3 asūt Reigā. Tātad, es gribu paiet drusku iz priekšu. Tie ir poris slaidi, kuri mēs porleksim pori, bet arī, kā Jons sacītu par to digitālo saturu runājot par radēju, nebija jau arī viss sokumā tik šmukai, kā man gribātimīs, dēļ to, ka tas izklaidīgais raksturs bija man. Tātad, atbraucot iz Reigu, es izstojos vienā skolā, kur es domāju, ka es īšu vicētīs par aktīri, bijušu aktīrs. Nikod dzīvī nebija nospēlējis 18 gadu vecumam nevīnu tur teātri izrādi vai tur izkaidim puļceņim gojis. Vienīgo sasaisti ar skatuvi bija tautas dejs. Apmēram 16 gadus es esmu dejojis tautas dejs, domāju, ka tagad, ja jau man ir skatuvis tāda pieredze tik lela, ja, goņ jau, ka par aktīri man arī diezgan vienkārši saīsbūt. Niko, ja, pēc 6 mēneši man izmeta orā no tos skolas. Aizgoju vicētīs iz biznesa augšskolu turēba par žurnālistu. Domāju, ka būšu sporta žurnālists, dēļ tam, ka te bija tā otra līta, kas man it kā patika, tas sports, bet tur es arī diezgan eisu breidi vicējos, I mani turīnis izmeta orā arī. Stīši par to pašu, ka man līkās, ka visi tevļiņi saīs, ja, ka visi te mani sauks, ir ausi, tā, bet es pats neko nedaru daļ to, lai tas tie virzēba iz priekšu koč kāda būtu. I neviens arī, napīskota tevi, ja man ir tāda sajauta, ka jūs mani nevajag, man arī jūs nevajag tādā gadījumā, ja. Es aizgoju toļok strodot vienkārši. Vienkārši strodot, lai atrastu kādu breivu breidi, beidzot padomot par to, kas es tad gulā gribu būt. Strodot aizgoju iz Sportlandu. Ir tāds veikals, kurš tirgoja sporta precis, apģērbu, bet, zināt, kas notika? Pēc mēneša man izmeta no turīnis orā. Dēļ to, ka bija sivdīgs ītirgojums.
es biju tas cilvēks, kurš mēneša laikā varēja pordūt tikpat kurpis, cik viens puisis poras stunžu laikā tamā vīnā dīnā. I tas bija ļoti tāds liels indikators mani palaist vaļī. Tātad, es jau esmu nodzīvojis Reigā, kādi 2 gadi apmēram, man nekas nesait. Es esmu sasniedzis vecumu, kas jau ir 20 gadi apmēram, drusku pori 20 gadiem. Vēl joprojām dzīvoju iz senču kokla. Tātad mani visurīnis met mani orā, nekur man nekas nesait, nekur es pats negribu īt, tas, kas man neinteresē. Es soku tusētīs. Tusētīs, tas nozīmē, ka man nav vispār nekaidas laika kontrolis vairāk. Man ir sadaļēta nedēļa 7 dīnos, kuras visas ir vīnaidas. Es ceļos no reita, kas ir no reita pēdiņos runājot apmēram, pulkstens pusvīnūs dīnā, ar pirmo dūmu, cikūs šudiņ soksīs tuseņš man sātā. Ar taidu sajūtu dzīvojot apmēram 3 mēnešus, kad tev jau vairāk nekaidas laika kontrolis vispār nav skaidrs, kura ir dīna. Es soku saprast, ka tas, ja jau man naizdūdās tur iepriekšējos lītos, es domāju, ka te arī, Lauri, tev naizdūsīs nekas. Koč kas ir jodara. Ja tu nevari tikt tur, kur tu gribi tikt, tad mēģinoji varbūt koč kaidus citus ceļus drusku īt, pīleidzinotu, koč kaidu tur vītu, kur tu redzi, ka varbūt tur izaugsmes īspējas varētu pasaviertīs vai pazaviertīs pēc kaida laika, bet galvenais kustētīs iz priekšu. Tie kustība notika taida. Es zināju, ka man ļoti patīk muzika. Vienīgo sasaisti ar skatuvi man ir bijusi dansot tautas dejas. Nezinu, no kurīnis rūdās taida dūma, bet īt galvā dūma, ka varbūt es varētu strodot radējā. Tātad nav nekādas tur pazēšanos, ni man tur izglītība ir, es esmu iepriekš kaut ko tādu darējis, bet īt dūma galvā, ka es varētu strodot radējā. Bet, nav ni jausmas, kā tur tikt, protams, ja? Tu ieej tur SSLV, ieej CV, online LV, meklēji kaut kādu taidu rokstu, ja, kur sludinājumu, kur aicināja izradēju strodot. Protams, ka nav taidu. Tātad vienīgo dūma, kas īt protā, ir, varbūt ir jāuzraksta tiem cilvēkiem, kas jau strodoja radējā. Jā, ar dūmu, ka varbūt man īdūs īspēju attīti šaņi, vai, pareizāk sakot, dajim, jā, mazlīt sevi, paeksperimentēt, izīt orpus komforta zonas, pīlaist mani pie mikrofona, pazaviertīs, kā man tur tos dzeles strodoja vai nastrodoja. Es uzrakstu visiem latviešu valodā runājamajiem tamā laikā visam radījam. Atsasaucās Vīna. Itā radījais arī rakstīju, radio tev, jīn man atbildēja tamā laikā. Man atbildēja Latvijas radio 5 LV, kur tagad skan 5 breinumi. Tamā laikā, latgalisko tamā radījā vispār neko nebija. Īsaka labi, mēs te vīdūsim paprūvēt, tu vari aizīt tur aizkodrā īrakstēt savu balsu, mēs pazaklausēsimies, varbūt kaut kas mums saīs. Es aizēju tīni, man īdūt platformu īspēju īrakstēt tu manu balsu. Pirmā reizi uzaklausās, protams, tur soks tostēt, ka tur vajag pa ītam dzelam pīstrodot, pīto, bet, ite ir materiāls, var strodot. Mēs tā strodojam apmēram, kādu pusgodu apmēram strodojam, itā, ka jī mani testēja. Testēja tik toli, ka jī soka labi. Mēs redzam, ka tev tas viss pateik, varbūt tu vari, pamēģināsim vīnu sasdien īdūt tev nūvadēt, ēterā. Man jau likās, viss kārtībā, viss notiek, ir ceļš, ir virzēba iz priekšu, viss kārtībā, būs, es novadu to ēteru, nokušajā dīnā man zvona, Lauri, pirmudien sazateikamies, es sapuļcēti. Es domāju, labi, forši, viss tur būs jau virzēba atkoņas priekšu, jau jaunas, koč kaidas mušlītes, jau man soks īdūt, novadēt intervijas, tai, nūstiprinošūs es pie im. I jau tamā brīdī, kad es īgoju sapuļces telpā, es jūtu gaisotnī, ka nav. Es jau jūtu tādu spīdīni, ka nebūs kaut kas. I man saka, bija teiri labi, bet
ir viena līta, kas laikam nastrodoja. Nastrodoja tik toļi, ka pagaidām mēs tevi imsim nūst no ētera, būsim gatavi strodot ar tevi toļok, dēļ to, ka tev ir latgalīšu akcents. Imsim tevi nūst dēļ to, ka tev ir latgalīšu akcents. Jī soka, ka jim ir tur Latvijas radījā cilvēki, kas strodoja ar pareizu izrunu, ja, ar latvīšu valodu skaidri, lai tu izrunoji, lai tev nav tur lauzīni, kad tu stosti tos lītes. Es saku, labi, viss kārtībā, es esmu gatavs vuicētīs, cik man dūsit, ja, īspēja vuicētīs. Bet tas stosts beidzās timā breidī, kad iz 3 lekcijām aizejot iz tu pareizu izrunu, lai vuicētos tu pareizu izrunu. Pēc 3 lekcijām es sapratu, ka, es laikam negribu pazaudēt savu identitāti. Negribu pazaudēt savu identitāti, negribu izskaust, kas es esmu eistenībā, kas es esmu jaunu dzimšanas, kas ir tas latgalīts. I tu latgalisku tā jau es diezgan moz izmantoju kasdīnā, kur tā vēl, ja man laus tu orā, es neesmu gatavs par to aizmirst. I tā ir mūsu ceļi beidzos ar to konkrētu radīju. Pēc 2 gadiem apmēram uzaroda 5 breinumi, kas bija dēļ maņa tāds, interesanti, jā, dēļ ko man nevarēja idūt 5 breinumus vadīt. Bet viss kārtībā, es nekādā breidī, nevienā breidī nāc turējis tur ļaunu protu, dēļ tam, ka eistenībā visas šitos neveiksmis tamā breidī, kad tu esi aizgojis dzējot iz Lelu pilsātu, sots lelo cilvēka dzēvi, bija vislabāko škola dēļ manis, kas bija tas pierodījums, ka vienkārši ir jodara lītas. Jau timā breidī, kad es atsasacīju no to, ka man ir jovūcās pareiza latvīšu valoda, dēļ maņa bija tāds klikšķis protā, ka tu esi pareizo ceļa, ja? Viss notiek. Ja? Nav vairs to stagnācijas, kaut gan vēl viens atraidējums. Ja? Tā tad tev neizadūdās ni tur strodot, ni tur vuicētīs, ni arī tavs sapinu darbs. Ja? Napīsa pildēji. Es jau gondreiz biju iz Streipis, lai brauktu dzējot atpakaļ iz Prēlim, bet pēc kortejot useņa reita, es īgoju Facebookā i atradu tādu rakstu, ko pīdovo Ghetto Games, ir tāda organizācija, kas strādāja ar jaunīšiem, caur īlu sportu, īlu kultūru, organizēja pasaukumus, visādus īmeklēja breivprotēgūs. Nikod dzīvī nebūtu domājis, ka es būšu breivprotēgais, koč kādā vītā. Jā, kāds sakars. Jūs man neko nadūdit taču par to, ja, kā es tur īšu kočku darēt, strodot. Bet es jau tik toļ biju ticis te mūs, gandrīz 3 gadūs ar to domu, ka nekas manā dzīvī nenotiek. Vienīgais ir mana te doma par tiem tuseņiem, ka man bija pilnīgi vienalga, lai arī kas tas būtu, lūdzu dūdit kočku darēt, lai man aizapildavas dīna. I tas brevprotīgais darbs man ilga iz ne tikai tur 3 mēnešiem, cik tu laiku meklētumā laikā tūs cilvēkus, ja, kas īsi darīs tu brevprotīgu darbu, bet iz gandrīz gadu. Dēļ to, ka deva strodot 9 da uzvarai. Uzvaratai tad bija, cikūs beidz visi strodot, tikūs arī es beigšu strodot. Ja? Bet neko nesajamūt par to. Bet es sajēmu ite kočku. Ja? Man soka pasrodētīs, izkristalizētīs tos lītes, kurus es esmu gatavs darēt arī toļok. Sokuma. Vienkārši skrūvēt tribīnis, vālok, man īdeva kameru pafilmēt, vālok novadīt pirmo pasaukumu, vālok kočkas sociālajos teiglūs ar telefonu, soc tu kočku filmēt, sokuma jim, vālok tu saprūti, daļ ko tu nevari arī likt pie sevis. I tā ir tas ceļš, vai tas riteneits, kamūleits, vielos ar vīnu leloks, ir po toļok, līdz breidim, kod tur ir tas punkts rakstīts profesionālās sfēras sākums. Eistenībā izsolcās jau timā breidī, kad es atgoju dzīvot iz Reigu.
bet tas kamūlēts go tik toli, ka itē radēja, kas ir radio tev. Poši atgoda maņa ar vaicojumu, varbūt tu gribi strodot pie mūsim. Itā jau es tur strodoju no 2020. Gada, ļoti laimīgi, prīcīgi strodoju ar visu savu latgalīšu akcentu, ja, bez nekaidom latviešu valodas, literāros latviešu valodas kursim, testim itai toļok. Ja. Neaizskaužūtu savu identitāti, kočkur īslādzot drusku spējteibu, bet kočkur tu sajautu, ka vienkārši tos lītas ir jodora, joitis prīkšu. I viss timā breidī arī nostrodos īsis prīkšu. Nu, tur toļok timūs slaidūs, kurus laikam man jau iz televizora parodēts nuļētis ir jau nabūs laika diezgan daudz tur apsaviertīs tai, bet tad vīnēgo vai tos, es varētu pateikt, top 3 lītes, kas dēļ manis ir skaidrs, kāpēc es sacīju, ka es dzēvoju tādā tā kā posokā, ja, itu visu laiku, ir, ka, nu, pirmam kortom, tas, ko es jau sacīju, ir vienkārši jodara, joitis prīkšu. Redzите to bildi. Itē bilde ir tas, kas paroda apmēram ar kaidu sajautu. Es varētu būt, ka es taisu visu tū savu saturu, kur es arī taisu. Tātad tie sociāli teikli, radēja pasaukumu vispārējais. Nu, tas nav domāts, ka es itai arī visur uzavežūs, ja, vai izaverūs itai. Es vienkārši itai biju zaudējis derēbos, ja, man vajadzēja porzaviļtīs itai, lai es vienkārši mani uztaisa bildēt, ja, ka es esmu izpildējis tu uzdevumu, ka es esmu zaudējis derēbos itai. Bet tu bildi īraugot no molis vālo, kas tā soku domot. Tā. Nu, tā, tad es tur redzu pirmkort. Tu aktīri, par kuru es tur gribēju būt, ja. Es tur redzu kočku saisteitu ar dejom, ja, nu ja jau balerīna, tad jau dejs tur arī ir. Es tur redzu breivproteigu darbu, daļ to, ka es esmu pīkrits breivproteigi itai apsaģēptīs, ja. Es tur redzu skatuvi, ja, daļ to, ka skatuve timā breidī ir, nu, skatuve, tu esi kameras priekšā, tad koč kādas skatuvis tu timā breidī stovi. Itē bilde man paroda pašam priekš sevis, ka nevajag baidētīs, laikam izaklausētīs, izaviertīs drusku, ne tā, kā varbūt kasdīnā ir īrosts. Ja atgodinājums, ka vienkārši darot tos lītas, viss laikam varētu strodot saīt. Jā, nu tā, ka atgodinājums visiem. Neaizmirstit, kas jūs esat eisinībā, ja kaits jūs saka dzēvī, ka jūs kaut ko nevarat izdarīt, vienkārši parodit video pierstu, ejat toļok iz priekšu. Paldies jūsim! Tur toļok bija vēl poris slaidi, bet nu, tur ir jau stosts laikam par to vietēbu noteikšanu. Vēl smīglīgas dažas bildētis satura ražošanu, kurā breidī rodās socās influencera darbs, ja, te vēl tāds slaidiņš, kas vispār ir influenceris, ja, kas tad kūtu aizmirs izņemt Zalāns Lohs varētu, bet nu labi, tas arī pīsadarās itaklot. Nu, vēl tur poris slaidi ir, ja, kas man pašam ir aplīcinājums, daļ ko tos lītas strodoja, poris foršas bildētis, atgodinājums arī sev, braucot pie jaunīšiem prezentētīs stostot, ka nu, ja to atceļausīs sapņot, ļaut sev dzēvot tādā, tā kā es sacīju arī tamā pasakā, tad visas lītas arī saīsī strodos. Paldies jūs! Paldies! Paldies!